Visiem čau! Un kā jūs jau sen gribējāt, mēs šodien filmēsim ar Volteru. Šokolādes video. Šokolādes tests, es pateiktu. Mm. Es no viena drauga, viņam arī kanāls, dabūju 2 šokolādes. Ar piparu un piparmētu, jā? Piparmētu. Es gribu sākt ar piparu. Vai piparmētu. Kāpēc viņiem tik līdzīgi? Es gribu sākt ar piparu, jo viņš būs noteikti asāks un interesantāks. Ar to varētu pēc tam noslāpēt līdz ar to labi ideja īstenībā, labi. Valtē, tu vispār esi kaut ko tādu redzējis veikalos? Īsti nē, es tikai zinu, ka kaut kas tāds ir un ir vēl trakāks. Bet Volter, tā ir melnā šokolāde. Tas viss ir ārzemēs, ir gan tāds, gan vēl viss kaut kas trakāks. Bet vai tu nezini to firmu palasi? Vēl kaut kas būs rakstīts palasi, bet tu izskati, ka tur viss krieviski ir. Un citās valodas, kuras mēs nezinām. Vai tu neatradīsi kaut ko zināmu? Kāds dīvains iepakojums, viņu pilnīgi jāatpako. Nu, jā, nē. Vismaz uz konkrētās šīs paciņas neko es latvisku nevaru atrast. Bet vēl te, diemžēl, tā ir melnā šokolāde, es zinu, kā to saku. Man melnā šokolāde nekā nav garšojusi. Man arī melnā šokolāde. Jo viņa parasti ir rūgta. Jā, man tieši tas pats īstenībā. Bļaļ, man vienreiz skotē iedēva. Un es griezies nomiru. Nu? Pirmkārt, pēc pirmiem koždieniem viņa nav rūgta. Nav tik rūgta kā melnā šokolāde. Bet tā ir melnā. Viņa nav tik slikta. Nepatīkam pēcgarsa kā... Pagaid, pēcgarsa kā parasta melnā šokolāde, kura nav rūgta. O, nē, ir pipars jūtams. Mazliet dedzina mēlīti. Man mazliet dedzina ļoti maz. Nu, es nezinu, man pagaidām nezinu. Vispār garsīka. Garsīka? Savā ziņā, jā. Man dedzina jau, tā ir. Nu. Ir pipars. Ko, talgaki? Nu. Pagaidīšu, kamēr es apēdīšu. Es jau norīju pilnīgi. Tā jau tāda. Man tā arī, es nezinu. Ui! O viņam termiņš ir beidzis 21. gadā. Ko? Redzi? Viņš 20. gadā taisīts un 21. Normāli. Mēs tādām vecu šokolādi. It kā tev pirmo reizi būtu. Nu? Nē, tagad es sajūtu arī kaut kādu Bet viņš garsīgs. Nē, tagad es sajūtu arī kaut kādu asumiņu pēcgaršā. Nu, jo man tagad sliekalas nogāja, kā pēc sliekalām tā kā es gan ātri sajūtu, bet tas tāds ļoti minimāls. Nē, vienkārši, kad es pirmo ēdu, man nebija sliekalas, es nejūtu nekādu pēcgaršu. Nu, nē, es vispār nedomāju, ka viņš ir no Latvijas. Un visdrīzāk, ka no Vācijas viņš arī nav. Vai vienkārši tas Daugs teica, ka viņš iespējams... Nu, viņš tā domā, ka no Vācijas, bet... Ja skatīties, tad jābūt rakstītam... Samoburska. Samoburska? Izklausās kaut kas pēc Krievijas vai, nezinu, Baltkrievija vai kaut kas tāds. Pa brīnumam, tas ir importēts šokolāds. Nu, tas ir šokolāde, kuras ir visdrīzāk no Krievijas, bet viņai nav izskatās ražota Krievijā. Saproti? Tas ir ķipa importētājs. Labi, beigās es kaut kādu... Bet nav ražotais. Tu neēdīsi jau viņu? Nu, es atstāšu pēc tam, es gribu... Uzkodē. Jā. Uzkodē. Jo es sajūtu to asumiņu, jā, es asumiņu beigās... Bet viņš ir ļoti minimāls, nu pateiksim tā. Asumiņu es sajūtu, bet
Es nejūtu neko tādu Šveicarija. traģisku. Tā ir Sveica. Jā, laikam jā. Sveica, sanāk Sveicā. Bet to ar cito šokolādu dīvaināk. Nē, nav dīvaini. Man vienkārši likās, ka Man liekas, šitais bija izlasījis, ka šitā. Normāli viņa arī ir. Man liekas, Bet viņa ir jaunāka mazliet. Viņa 22. nocenota. Es nezinu, kur tas draugs viņu dabūja, bļa. Uz atlaidēm kaut kur. Nē, tas draugs tipā kaut kāds viņa draugs nopirka. Viņam uz... Varbūt tas viņa draugs viņus nevis nopirka, bet viņam iedeva vienkārši. Vai viņam jau vēl tur ilgiem laikiem stāvēja? Man vienmēr likās, ka šokolāda var stāvēt. Labi, taisi vaļā. Bet es gribēju saprast, Nē, it kā skaitas, ka šokolādes drīkst uzturēties ļoti ilgu laiku. Protams, var, bet tā it kā ir. Bet kāpēc tev rakstus, ka tikai gadu? Tāpēc, kad skaties... Jo viņa paliek tāda balta čipa, kā arī... Nē, tāpēc, kad viņā, ka pieliek kaut kādas garšas, tas maina to uzturēšanu. Vai tas nav konservātns sitais? Nu, jā, Bet tad viņam vajag vēl ilgāk stāvēt, jo tas ir konservants, vai kaut kas tam līdzīgs. Jo, pēc idejas. Viņas tā arī saplēsta jau. Pēteris viņu saplēsa. Tomēr, es domāju... Pagaidi, mēs nepostījām. Viņam smarts kā parastais šokolāde, pasmaržo sito. Piparmāsu jūtu. Valteram degs pirdaks. Vai. Ar piparu bija labāks. Nav slikti, bet man ar piparu labāk patika. Tā, pirmkārt, es uzreiz jau, tagad vēl neesmu līdz galam apēdis, bet jau jūtams, jā. Jūtu piparmētu. Bet nav tā kā pēc zobu pastas, tipu, zini? Tev garš? Nē, es atceros, ka man bija zobu pasta ar piparmētu un... Visiem bija, bli. Un... Man bija tā, ka... Tev patika viņu ēst? Nē, skaties, es viņu tīrīju ar viņu zobus un es gribēju viņu apēst, jā. Man likās, ka viņi ir garšīgi, es viņu gribēju Kā tev piparmētra? Es nezinu. Viņa tā kā mūti izdedzinātu. Teiksim tā. Jā, garšīgāka ir... Ar piparīti, jo sitan jūtams piparmētri. Ja jums piparmētri patīk, zini tādu sņābiju ar piparmētru? Citais būtu labs piekozamies pie tā sņābija ar piparmētru. Varbūt arī. Tas ir liķieris un sņābis. Es neko nesaku sliktu par šo. Viņa ir garšīga. Bet labāk ir šī, ko mēs nospriedām, bet... Viņu var kaut kur arī citur izmantot, kā kaut kur, es nezinu. Kaut vai kā tu pats pieminēji, kaut vai šo variantu vai, es nezinu. Varbūt vēl ir kādi varianti, bet Vispār daži šokolādi piekos pie konjaka. Vēl citādi arī varētu pie konjaka piekos. Aptuveni, jā. Nē, piparmētru viņu varētu piekos pie tā liķiera. Ar piparmētru. Zini, lai video nebūtu kīs, viens iet tikai pie... Ļoti labi. To 10 minūtes. Negribi vēl trešo šokolādu pagarsot? Un vēl, lai video nebūtu tik skumīgs, mēs vēl pagaršosim kaut kādu vēl normālu šokolādu pie tam. Tas ir... Kas tas ir? Man liekas, no Krievijas. Nē. Vot citā no Vācijas ir. Vācija. Prizaģi no Germāņī.
Man liekas, pat kaut kur zināma firma izlieks, nu pēc tā... Ritter Sport. Kaut kur redzēt, es nezinu. Varbūt es kļūdos vai kā, bet man liekas, kaut kur redzēt. Vai viņi kaut kā debili plīst. Un pēc idejas tā būs, kas pa... Viņa saucās Vkus праздника, то есть tas ir svētku gars. Vat tā. Volter, davai sadalīsim uz tur maziem gabaliem. Nu, ņem tādu. Volters man pat lielāks gabals nekā man. Jahā. Au. Tas tev jau uz obu saplēs. Tā arī ir melnā šokolāde. Pirmkārt, Bet viņa normāla. Es vēl nezinu, kāda garša, bet pirmkārt es zinu, ka šī ir atšķirībā no 2 iepriekšējām šokolādēm krietni vairāk kožama. Un tu nebija tam viss, kas gatavs, bet īstenībā ir diezgan mīksts. Vienkārši Volteram problēmas ar zobiem ir. Nu jā, bet tāpēc es arī skaidroju, ka šī ir krietni vairāk kožama atšķirībā no iepriekšējām, kuras bija krietni mīkstākas. Kur nebija tā... Viņi sākumā tā dīvaini. Vai te tā, ka mēs ēdam pirms tam melno šokolādi, viņi sākumā likās, ka tā ir melnā šokolāde. Paga, par cik man tas tā savādāk, līdz ar to es šobrīd man iznāk ilgāk kost, un es tagad vairāk izgaršos to garšu. Garš diezgan parasta. Būtībā man viņa atgādina gandrīz vai mūsu pašu laimas šokolādi gandrīz vai. Ir kaut kādas nianses, kas bišķi atšķirās, bet... Tu zināji, man liekas, laimas šokolādi... Tak viss šokolādes vienāds gandrīz vai. Aptuveni, ja tā runāt. Ir daudzas tādas atšķirīgas, bet aptuveni daudz ir vienādas. Daudz ir vienāds, bet, katrām ir tomēr kaut kas... Kura laimas šokolāde? Viņam jau arī daudz. Piena šokolāde? Tā baltā. Aptuveni, jā. Bet ne baltā, jā. Ne baltā, nē. Tad, ko mēs spriezam? Kura šokolāde bija labākā? Pēc idejas, šajā bija parastā, viņa bija laba. Bet tās divas sākumā, tas ar piparu bija labāks, jo piparu tur īsti just nevarēja, tikai pēc tam. Un viņas nepisa prātā, pateiksim. Viņas teiksim, netraucē. es varētu teikt, Pa to laiku mēs... Pipara šokolādei es dodu, teiksim, 9 balvas. Tik daudz. Šai pēdējai šokolādei es dodu 8 balvas. Tev vairāk patika ar piparu nekā Kas? Tev vairāk patika ar piparu nekā šitā pēdējā? Sanāk. Ja ar piparu 9, es 8. Pateicu piparu, es teicu 10. 9. Ar piparu es teicu 9, ar šito es teicu 8. Tev sanāk patika ar piparu vairāk. Jā. Tas gan negaidīt. Pēc tam kaut kādu 7, 6 es iedodu ar piparmētru. Jā, viņa tāda aizdomīga bija, jo viņa tāda... Bet tiem, kuriem patīk piparmētri, viņa vēl arī ieies iekšā. Jā. Mēs esam alkohola testi, nevis tur šokolādes. Un video pagars sanāk jau, tas būs 5 minūtes takstam. Draugi mīļie. Ja gribiet saldējumu testu, saldējumu kokteļu testu, tad spiediet laiku. Atā.